Jau 2026. gads, un zelta pālis joprojām stāv kā muļķības piemineklis. Daugavā iestīdzis 20 miljonu eiro sūds, bet vilciens vēl gadiem nekur. Briškena mantojums, tas balsts tagad jāiekonservē par 500 miljonu, bet pēc 2030. varbūt atsāks, ja nauda būs, bet nauda nav, un nebūs drīz. Zelta pāls, Briškena sūda darbs, stāv kā bezjēdzīgs stabs. Miljoni izsukti, tagad konservējam to netīrumu par naudu. Evika Siliņa žēlojas, man vajadzēja ātrāk saprast Briškenu. Bet tu pati turpināji to pašu haus, tagad visas tauta maksā par jūsu kļūdām. Kavēju līdz 2050. gadam, trūkst 3-4 miljardi projekts pusmiris. Bet vainīgi vēl sēž krēslos, tas ir Latvijas haoss, kur visi vainīgi. Krišjānis Kariņš, tu biji premjers, bet lēmumi tīra muļķība. Politiskais vadonis, kas nodeva tautu par Eiropas Savienības naudu un slavu. Sūds tu! Zelta pāls, Briškena sūda darbs, stāv kā bezjēdzīgs stabs. 20 miljoni izsukti, konservējam to netīrumu. Cik dārgi, Evi tagad žēlojas, Briškens mani apmanīja, bet tu pati biji akla. Tauta maksā nodokļus, lai jūs sektu savas muļķības. Yeah. Evika Siliņa, premjerministre, tu tagad galvenā šajā cirkā. Saki, vajadzēja ātrāk saprast Briškenu, bet tu pati turpināji to pašu sūdu. Kaspars Briškens, tu tagad komisijas vadītājs, no RBRL uz krēslu kā parazīts. Agrāk stratēģi